Jā, sveika! Koordinātu plaknē ir dažādi jēdzieni, kas mums jāzina. Varbūt tu varētu citiem pastāstīt, kādi tie ir. Jā, protams. Skaties, šeit ir koordinātu plakne. Tātad vispirms tev būtu jānosauc, kā sauc tās asis, kuras tu redzi. Tātad tā asa, kas ir horizontāla, ir X-as. Bet tieši tā, kas ir vertikāli, to sauc par Y-asi. Vārdus as nav obligāti rakstīt klāt. To parasti nedara. Kā vēl sauc X-asi? X-asi vēl sauc par neatkarīgo, atkarīgo asi. Nē, pašu X-asi. Vienu vārdu saki. Sauc par neatkarīgā, mainīgā asi. Ja? Un tad Y-asi vēl sauc par atkarīgo, mainīgo. Atkarīgā, mainīgā asi. Bet vēl kā sauc X-asi? X-asi vēl sauc arī par apcisu. Pareizi, vārdu ir ļoti grūti izrunāt, tāpēc mēs sakam vairākas reizes, kamēr iemācamies. Apcisu, A-B-S-C. Apcisu asi. Un Y-asi kā vēl sauktu? Ordinātu asi. Pareizi. Ja mēs ieliktu tagad kādu punktu šajā koordinātu plaknē un ierakstītu tā koordinātas, kura koordināta būtu jāraksta pirmā un kura otrā? Pirmo koordinātu vajadzētu rakstīt X-asi. X koordinātu, ja? Koordinātu, un pēc tam vajadzētu Y koordinātu. Pareizi. Ja mēs paskatītos uz šīm te pusplaknēm, ja? Kas te ir? Vai tu zini, kā viņas sauc? Jā, šis ir pirmais kvadrants. Šis ir otrais kvadrants. Šis ir trešais kvadrants. Un šis ir ceturtais kvadrants. Jā, mums ir jāatcerās, ka mēs nesakam kvadrāts, bet sakam kvadrants. Paldies tev!